29. martā bija 20. gada diena, kopš Latvijas Republika ir NATO dalība valsts. Tas ir ļoti pozitīvi, ka mēs esam NATO, jā. Tomēr tas ir ļoti nopietns militārs bloks, un mums tomēr ir tagad, cerība vienalga, vai runā vai nerunā par to 5. pāntu, bet jebkurā gadījumā mēs esam NATO sastāvā. NATO dalību valstis un viņu militāro-rūpnieciskais komplekss šobrīd nevar ģenerēt tās jaudas, kas ir nepieciešams pašu aizsardzībai. Es maz nerunāju par to, teiksim, kaut kādu šo spēju nodošanu Ukrainai. Es uzskatu, ka mums šie līdzekļi, kas tiek novirzīti militāram budžetam, šie 2%, nav pietiekami liederīgi, var teikt, izmantot. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Pirms dažām dienām, 29. martā, bija 20. gada diena, kopš Latvijas Republika ir NATO dalība valsts. Ir ļoti daudz laika pagājis, un, protams, mēs ļoti īsi centīsimies atskatīties uz šiem notikumiem, un, protams, nevarēsim iztikt arī bez to, kas tad sagaida NATO nākotnē un kā šī organizācija varētu attīstīties tuvākā un tālākā laikā. Es gribētu atgādināt dažus faktus. Tātad NATO tika dibināta 1949. gadā. Šogad NATO līdz ar to svinēs 75. gada dienu. Un šī gada vasarā būs NATO samits Vašingtonā, kur tiks arī atzīmēta šī gada diena. Un, protams, savā vēsturē NATO ir izgājis vairākus attīstības posmus, vairākus palielināšanās viļņus, un Latvijas Republika arī nokļuva vienā no šiem palielināšanas viļņiem. Tātad atgādināšu, ka pēc PSRS sabrukuma, pēc augstā kara beigām 1991. gadā, tātad pirmās 3 valstis, kuras tika uzņemtas NATO 1999. gadā, jau tā bija Polija, tā bija Čehija un tā bija Ungārija. Un tad sekoja 2004. gadā, kur arī mēs tikām uzņemti, sekoja lielākais paplašināšanās vilnis, tātad ne pirms, ne pēc tam nav bijis lielāks un plašāks paplašināšanās vilnis, kad NATO tika uzņemtas uzreiz 7 dalību valstis. Tātad Slovākija, Slovēnija, Rumānija, Bulgārija, Igaunija, Latvija un Lietuva. Tātad šīs 7 valstis tika uzņemtas NATO 2004. gadā. Pēc tam arī notika vairāk paplašināšanās viļņi, bet, protams, ka viņi nebija tik masveida un tik daudz valsts arī tur netika uzņemts. Tātad Albānija, Horvātija tika uzņemtas arī aliansē. Bet, ja mēs runājam tagad par NATO situāciju un NATO attīstību, tad, protams, viens no galvenajiem jautājumiem ir, vai NATO vispār šobrīd ir spējīgs tālāk paplašināties, neriskējot ar nopietnām sekām organizācijai kā tādai, un vai šī paplašināšanās ir vajadzīga. Un šeit es gribētu varbūt uzsvērt 2 lietas. Pirmkārt, NATO vienmēr ir bijis Amerikas Savienoto Valstu instruments. Kāpēc? Tāpēc, ka Amerikas Savienotās valstis praktiski nodrošina 70% no NATO budžeta. Amerikas Savienotām valstīm ir tādas militārās spējas, kuras nav nevienai citai NATO dalību valstī. Tad ASV ir pirmkārt tātad galvenais NATO uzturētājs un donors. ASV ir kodola lielvalsts. ASV praktiski ir visas iespējamās militārās spējas, ieskaitot kosmosu, ieskaitot vidi, protams, jūra, gaiss, sauszeme un tā tālāk. Un tehnoloģijas. Ļoti daudzām NATO dalību valstīm šīs spējas ir zemākas. Ja? Un, ja mēs pieskaitām NATO, tad klāt ASV, Francija, Lielbritānija, Itālija, Vācija, Polija, Spānija, kā es teicu, ar Itāliju, tad principā sanāk Turcija, kā otra lielākā NATO dalība valsts ar otru lielāko armiju. Un, ja mēs saskaitām šīs valsts kopā, tad ir apmēram 99% no visu. Un tad pārējām valstīm Latvija, Lietuva, Igaunija,
Tātad ir, principā, procentuāli ļoti neliela daļa no šī NATO budžeta un šīm militārajām spējām. Tad pirmais jautājums ir tāds, ka tātad jautājums atgādina visiem to, ka NATO līgumā ir ne tikai 5. pāns, par ko visi ļoti labprāt runā, bet ir 3. pāns, kur ir uzrakstīts sekojušais, ka katra NATO dalībvalsts ir tieši atbildīga par savu militāro spēju uzturēšanu, attīstību, lai attiecīgi šīs spējas varētu tikt izmantotas NATO mērķiem. Šo bieži vien aizmirst, domādam, ka ir kaut kāds mistisks NATO, kurš tagad nāks un visu vietā risinās. Tā nav, tā nebūtu nav. Tātad ir jautājums par šo te militārā budžeta palielināšanu šobrīd. Otrs jautājums ir, protams, par to, vai un kad varētu būt tālāk NATO paplašināšanās, kas ir atkal diezgan jūtīgs jautājums, jo, principā, ja runā par NATO paplašināšanos, tad runa ir par pārsvarā 3 postpadomju valstīm, par Ukrainu, par Moldovu un par Gruziju. Un, principā, jau 2008. gada Bukarestas samitā tātad Ukraina tika pieminēta un Gruzija tika pieminēta kā potenciāls NATO dalībvalsts, kas principā izsauc Krievijas federācijas ārkārtīgi asu reakciju, ka tā nepieļaus Ukrainas vienkārši dalību NATO, kas ir rezultējis zināmā mērā tagadējā militārā konfliktā Ukrainā. Tātad otrs jautājums ir par šo te tātad budžeta lietu un ASV dominējošo lomu tieši budžeta un spēju jautājumos. Un, manuprāt, ļoti īsi, tie jautājumi, kas tuvākajā nākotnē skars NATO, ir pirmkārt tātad, vai ir nepieciešama vispār tālāk paplašināšanās. Es domāju, ka tādas valstis kā NATO dalībvalstis, kā Ungārija un Slovākija būs noteikti pret Ukrainas dalību NATO. Es domāju, arī liela daļa citu NATO dalību valstu būs pret Ukrainas dalību NATO. Gruzija šobrīd vispār neizskata tādu iespēju būt NATO dalību valstī. Vēl ir jautājums atvērts par Moldovu, bet arī tur ir ļoti liels politisks problēmas. Nākamais jautājums. 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības vajadzībām visām NATO, teritorijām. Atgādināšu, kāpēc šis jautājums radās. Tātad 2014. gadā pēc jau konfrontācijas sākuma Ukrainā, NATO Velsas samitā tika pieņemta šī deklarācija, un tajā tika noteikts, ka dalība valsts piekrīt, ka katra dalība valsts maksās 2% no iekšzemes koprodukta. Atgādināšu vēlreiz, ka NATO nav kaut kāda mistiska organizācija, kur pieņem kaut kāds lēmums. Šo lēmumu pieņem dalību valstu vadītāji. Nevis NATO ģenerāls sekretārs. Tātad dalību valstu vadītāji pieņem šādu lēmumu, un viņi tajā brīdī pieņem lēmumu par šiem 2%, ko daļa valstu vēl joprojām nepilda. Tātad tas ir otrs izaicinājums. Kā es jau minēju, Donalds Trumps ļoti atklāti piedraudē, viņš būs prezidents, un ja kāds nemaksās, tad viņš šo valsti neaizsargās. Tik vienkārši. Ja nav 2%, nav šīs apdrošināšanas polises, tad ir 2%, tad mēs varam tālāk runāt. Ja. Un, protams, ir jautājums, vai ASV pēc Donalda Trumpa ievēlēšanas turpinās šo politiku. Ja. Un tad jautājums, ko darīs Eiropas dalībvalsts. Tas ir otrs, tāds ļoti nopietns jautājums. Un trešais ir, protams, ka arī Ukrainas konflikts pierādīja, ka Eiropas NATO dalību valstis un viņu militāra rūpnieciskais komplekss šobrīd nevar ģenerēt tās jaudas, kas ir nepieciešams pašai aizsardzībai. Es maz nerunāju par to, par kaut kādu šo spēju nodošanu Ukrainai. Atceries, mēs tev runājam, ka Ziemeļkoreja var 1 miljonu artilērijas lādiņu tātad piegādāt Krievijas federācija. Viss NATO nav spējīgs Ukrainai piegādāt šādu apjomu. Ja. Nemaz arī nerunājot par pašu rezervēm. Tātad NATO, protams, ir liela izaicinājuma priekšakarā. Kā es jau teicu, tātad viens no galvenajiem jautājumiem, ja Donalds Trumps kļūs par ASV prezidentu, tad jautājums ir ļoti vienkārši. Visiem ir jāmaksā 2% minimums. Protams, kā tu saproti, ir liela starpība. Latvijas 2% no iekšzemes koprodukta vai Vācijas, 2% no iekšzemes koprodukta. Ja? Kādi tie ir, cipari. Tātad, ļoti īsi, es varbūt atzīmēju šos te galvenos momentus. Tātad 20 gadi ir pagājuši kopš šīs palielināšanās. Varbūt vēl noslēgumā tikai var pieminēt to, ka tagad šo pēdējo 2 gadu laikā, kopš Ukrainas konflikta sākuma, par NATO dalībvalstīm ir kļuvušas arī Zviedrija un Somija.
Tad praktiski mēs redzam, ka ir notikušas ļoti lielas izmaiņas tieši arī Baltijas reģionā, kas rada šo kopējo NATO un Krievijas federācijas robežu jau ļoti garu, sākot no Norvēģijas ziemeļos un beidzot, gandrīz vienlaidus robeža līdz Melnējai jūrai. Ja, tātad mēs redzam ļoti tādu jau ģeogrāfiski tādu ciešu situāciju, kur, diemžēl, mēs nevaram izslēgt arī tieši konfrontācijas starp Krievijas federāciju un NATO nākotnē. Arī šis jautājums, diemžēl, ir, kas saka, uz galda un ir apspriežams. Tā kā šādi šobrīd situācija, izaicinājumi ir daudz NATO ir paplašinājies, paliek atklāts jautājums, tātad paplašināšanās, vai tā ir nepieciešama vai nav nepieciešama, 2% no iekšzemes koprodukta, kā dalībvalstis to sasniegs. Un treškārt, protams, politiskā vienprātība, jo atgādināšu, ka, lai kādu citu valstu uzņemtu NATO, ir nepieciešams visu NATO dalību valstu lēmums, kas tiek apstiprināts ikvienas NATO dalību valsts parlamentā. Līdz ar to, ja kaut viena valsts nepiekrīt, kā mēs redzējām, Turcija, nepiekrīt Zviedrijas dalībai. Ja? Pagāja pusotrs gads, gandrīz 2 gadi no brīža, kad Zviedrija tika uzaicināta 2022. gadā. Un līdz brīdim, kamēr Zviedrija kļuva par NATO dalību valsti. Tā kā, es atzīmēju varbūt tāds vairākus izaicinājumus. Arnold, kā tev šķiet? Kā tālāk varētu attīstīties šī situācija, ņemot vērā šī brīža ģeopolitisko situāciju, drošības vidi, un visus šos aspektus, par ko mēs jau pat runājām. Lūdzu, Arnold, ko tu vari pateikt? Praktiski, Raimond, tu jau visu ļoti precīzi, detalizēti izstāstīji. Ja, praktiski nav jautājumu, jo viss tas, ko tu teici, tā arī ir. Ko es varu piebilst, tas, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka mēs esam NATO. Ja. Tomēr tas ir ļoti nopietns militārs bloks, un mums tomēr ir tagad, cerība vienalga, vai runā vai nerunā par to 5. pāntu, bet jebkurā gadījumā mēs esam NATO sastāvā, un par 2% mēs pildām, cik es zinu, Latvija šos 2% no šī budžeta, ja, kas tiek atvēlēts militārām vajadzībām, ļoti pareizi. Trumps teica, ka visām valstīm jārūpējas un jābūt šiem 2%. Tas tikai loģiski un normāli. Es ceru, ka viss arī, kā var teikt, paaugstinās līdz 2% visu dalību valsts. Pozitīvi ir tas, ka NATO ir palielinājusi savus spējas, kad ir iestājušās vēl Somija un Zviedrija. Ja, tas ir ļoti pozitīvi. Ja. Tad nākotnē būtībā es neredzu, kad būtu vēl tāda paplašināšanās liela iespējama, ja, jo praktiski jau ir, runa iet par Ukrainu tagad, bet mēs neviens nezinām, kā beigsies šis konflikts Ukrainā, šis karš. Ja. Daudz, kas no tā ir atkarīgs vispār. Ko es gribētu teikt? Latvijai vajadzētu, tu pareizi piebildi par šo 3. pantu, ka katrai valstī pašai ir jārūpējas arī par savu drošību. Es uzskatu, ka mums šie līdzekļi, kas tiek novirzīti militāram budžetam, šie 2%, nav pietiekami liederīgi, var teikt, izmantot. Viņus vajadzētu izmantot daudz apdomīgāk, liederīgāk, mērķtiecīgāk. Ja? Tad to, ko pērk par šiem līdzekļiem, ja, ir jābūt modernam bruņojumam. Kā jau es iepriekš minēju, mēs runājam daudz par pretgaisa aizsardzības sistēmām, tas ir prioritāte. Ja? Tātad artilērijas sistēmas, ja? Un, lai nebūtu šādi dažādi iepirkumi ar vecu tehniku kaut kādu, ja? Kas nevienam praktiski nav vajadzīgi un mūsdienu kara apstākļos samazina mūsu spējas, kaujas. Tad es ceru, ka nākotnē būs profesionāli cilvēki militārajā jomā, tad aizsardzības ministrijā, kas pārstāv šo jomu, nozari, un kad šī iepirkuma būs daudz pareizāk, mērķtiecīgāk, efektīvāk, tiks izmantot šie līdzekļi mums, un ceru, kad arī cits Baltijas valsts panāks kaut kādu kopsaucēju, un šī, kā var teikt, aizsardzības līnija tiks,
saskaņot ar pārējām dalību valstīm NATO, kas ir mūsu robežojās ar mums. Tad Igaunija, Lietuva pirmkārt, jā. Tad šīs sistēmas tiks apdomīgi saslēgts vienā kopīgā sistēma aizsardzības. Es redzu tā, un kad viss ir pozitīvi, un kad nākotnē lielu lomu, kā var teikt, mūsu drošībai tomēr spēlē NATO. Un kad attīstība tādu lielu es neredzu, jo praktiski mūsu reģionā, Baltijas reģionā, tas, kad iestājās beidzot Zviedrija, tika pieņemta NATO, Somija, tas ir milzīgs solis, un tas ir nodrošina visu šo Baltijas reģionu, Baltijas jūru. Tā kā es redzu pozitīvu to visu. Katrā gadījumā mēs jau tev apspriedām šo jautājumu. Situācija, protams, ja mēs runājam par Somiju un Zviedriju, tad tas ir, teiksim, piemērs, kur šīs valsts ir ienākušas ar pietiekam nopietnām militārām spējām. Teiksim, mēs nevaram pateikt, ka tās būs, teiksim, drošības patērētājs. Plus vēl Zviedrijai tomēr ir attīstīta militārā industrija, kas attiecīgi ražo gan iznīcinātājus, Gripen, gan attiecīgi arī šaujamieročus un artilērijas lādiņus un artilērijas visi ražo milzīgs koncerns. Tad, tieši tā, ja, viņi ražo visus un principā viņiem ir šī pieredze, gan militāra rūpnieciskais komplekss. Somijai savukārt ir ļoti liela pieredze, teiksim, militāro rezervi attīstībā ar pietiekam lielu nopietnu daudzskaitlīgu rezervistu sistēmu. Ja, viņiem Namo koncerns. Arī tā tad viņiem ir. Norvēģiem šīs divas valstis, protams, Somijam ir ļoti svarīgas, bet šeit ir, kā mēs jau iepriekš runājam, šeit ir galvenais jautājums, ko tu arī minēji, ar ko tad beigsies Ukrainas konflikts, jo tam ir principā tiešām fundamentāla nozīme, ja, un šobrīd to neviens nevar līdz galam precīzi pateikt. Otrs moments ir tas, ka visu izšķirs jautājums, manā izpratnē Donalds Trumps kļūs par ASV prezidentu. Ja Donalds Trumps uzturēs, un es esmu pārliecināts, ka viņš uzturēs šo prasību, tātad, lai būtu nevis, teiksim, 70-30 proporcija ASV un Eiropas dalību valsts, ja, bet 50/50 vismaz. Ja. Un tas nozīmē milzīgu Eiropas budžeta palielinājumu. Bet te ir, teiksim, tālāk neieslīgstot detaļās, jau šobrīd mēs redzam, teiksim, dažādas protestus un Vācijā un Francijā, tas nozīmē Arnoldu tomēr vienu. Saprot, tu nevari, teiksim, ja runājam par Vāciju, tu nevari vienlaicīgi palielināt aizsardzības budžetu līdz 2%, tu nevari vienlaicīgi nosacīti uzturēt imigrantus no Āfrikas, tu nevari vienlaicīgi uzturēt Ukraiņus un dot Ukrainai miljardus, bez tā, ka tev paši iedzīvotāji sāk zaudēt sociālās garantijas, algu un statusu. Protams, ka viņiem tas nepatīk, un tur var būt, kā es jau teicu, NATO var principā kaitēt tikai un vienīgi iekšējas politiskas izmaiņas. Nosacīt nāk pie varas partija, kur pasaka, mēs neko nedosim aizsardzībai, mēs nepalīdzēsim Ukrainai, mēs neko nedarīsim, mēs domāsim tikai par sevi. Ja? Tas, protams, var mainīt situāciju radikāli. Tā kā, tu jau tuvojas praktiski. Novembris nemaz nav tik tālu, Arnold. Liekas tikai, ka viņš tālu, ja? Bet novembris jau ir tuvu, 5. novembris ASV prezidenta vēlēšanas, kas izšķirs, ja ne visu, tad ļoti daudz. Paldies tev par tavu viedokli. Paldies, Raimond. Visu labu. Visu labu.